Čupčupam ir 2 gadi. Čupčups ir vakcinēts. Čupčups saprotās labi ar suņdāmām un kaķiem. Bet suņpuiku Čupčam tuvumā neieteiktu laist. Tie viņam nepatīk. Čupčups ir adoptējams gan uz dzīvi dzīvoklī, gan uz dzīvi privātu mājā. Būs ļoti labs ģimenes draugs visiem, kā lieliem, tā maziem. Sveiki! Šis ir Badijs. Atbrauc pie mums no Rēzeknes Patversmes. Dēļ savu vecumu. Suņpuikam ir 8 gadi. Suņpuika ir vakcinēts. Visā vismā vesels. Nav alerģisks, kas ir raksturīgs čavām. Ir čau šķirnes jauktenis. Un ļoti gaida tavu zvanu. Viņš vēlas doties uz mājām. Mums tāds Badijs. Esam aptuveni 4-5 gadus vecs, frīzeni jauktenīts. Esam ļoti mīļi pret cilvēkiem, pret bērniem. Mēs mākam spēlēt futbolu arī ar futbola bumbu. Badijs ir potēts, vakcinēts, māk saprasties ar citiem suņiem, bet labprātākais gan būtu vienīgais ģimenes mīlulis jaunajās mājās. Protams, kaķis vai kāds trusīts vai jūras cūciņš, bet no suņdzims viņš varētu būt ideāli piemērots gan dzīvoklim, gan dzīvē ārā. Kā privāti mājā tā dzīvoklītī, šis suņš justos vienkārši fantastiski. Galvenais jau ir faktors, lai jūs tiešām vēlētos viņu adoptēt, jo viņš ir gatavs jebkuriem jauniem saimniekiem teikt: nāc, iesim, un tu būsi mans draugs. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from home. Morning air, oh truly believe and you will find your way. Morning air, our promise lives within you. May it be the shadows call will fly away. May it be you journey on to light the day. When the night is overcome, you may rise to find the sun. Morning air,
no Jelgavas, ļoti smagā stāvoklī. Un šobrīd puika jau ir plus mīnus atkopies, bet pagaidām jaunas mājas mēs vēl nemeklējam, jo ļoti vienīgi ar to izņēmumu, ja ir kāds cilvēciņš, kurš tiešām ir šīs šķirnes pazinējis, kurš zina šīs šķirnes rakstura īpatnības, un kurš ir gatavs tiešām ar šo sunīti strādāt, jo, kā jau mēs zinām, dobermaņi ir izslavēti ar to, ka viņi ir fantastiski labi sargsuņi, un suņi, kuriem ir pašiem sava galva uz pleciem. Kā rezultātā visiem gribētājiem, kuri vēlas adaptēt 2 gadus jauno dobermaņu puiku, ir jārēķinās ar to, kad ar šo suni nāksies strādāt daudz un ilgi, jo viņš ir ļoti gudrs. Bet kā jau visi cilvēki, tāpat arī suņi, kuri domā ar savu galvu, uzskata, ka viņi vienmēr var domāt kaut ko labāk kā saimnieks. Vai ne, Cēzar? Kā rezultātā, Cēzars ir viens no tiem suņiem, kurām ķepa paspārnē vēl būs kādu mirklīti jāuzturās, kamēr viņš atgūs visu savu spēku, iemācīsies, kā pareizi uzvesties, sapratīs, ko drīkst un ko nedrīkst darīt, tikmēr viņš atrodās pie mums. Un mēs ļoti lūdzam visus cilvēkus, kuriem ir iespējams atbalstīt gan Cēzaru, gan Badiju, Tigru, Ringo, abas dogmeitenes un visus pārējos ķepa paspārnē esošos suņus un kaķus ar barības pakām, smilžu pakām, gaļas atgriezumiem, kauliem, tie var būt rīsu maisi, tas var būt pilnīgi jebkas. Varbūt jums ir liek kaut vai mazie kartupeļi vai bieci, kurus var pierīvēt klāt. Tas arī viss ļoti, ļoti mums noderētu. Sveiki! Kā nu mūsu pastaigi ir nokļūst līdz suņu voljēriem? Tā, jaunais jūras cūks, pulcēns. 4-5 mēnešus vecs suņpuika, īpaši lielāks nebūs. Šī skaistulīt ir 3,5 mēnešus vecs vakcinēts meitenīs. Šī tīģerkrēs seriet arī ir aptuveni 3,5 mēnešus vecs suņdāmi. Jūs redzat, lēpās dogmeitenes. Voljērā pa kreisi staigā taksīts Fidži, 8 gadus vecā vilkstubas pucītes Tigra, Ringo, 8 mēneši. Viņi visi gaida, iespēja tikt. Viņi visi gaida būt savam saimniekam vismīļākie, vislabākie, visusticīgākie draugi uz mūžu. Viņi visi gaida tavu zvanu. Piezvani. Varbūt jums būs lemts satikties. Varbūt tieši tev būs lemts būt kopā ar kādu no viņiem un saukt viņu par savu draugu, uz visu viņu suņu. Paldies, ka esat kopā ar mums. Paldies, ka dodat cerību cīnīties tālāk. Gaidām jūs visus ciemos.